Tu sāc rītu ar pamatīgi kafijas krūzi, cīgu, un tad var gasēt. Ir enerģija, var dot grīdā, var darīt visu, ko vajag, pa darbiem, maukt vai ne. Un tikai ik pa laikam pa dienas, kā teikt, gājienu uztankojies, vēl papildini to visu, un tik mauc. Un jā, varbūt tev iešaujas doma prātā, ka tur viss tas ir tā kā atkarība, tā kafija, tās cigaretes, varbūt iešauja pa brīvdienu vakariem, un pat varbūt arī par darbdienu vakariem, jo vajag taču arī bišķīt atslābināties, vai ne? Ja visu dienu tāds uzvilks, vajag taču kaut kā to atslābumu arī noķert. Un tu saproti, ka tās ir tādas atkarības, jo, jā, daudzi saka, jā, atkarības, bet, kuram nav atkarības, vai ne? Vajag taču kaut kā dzīvot un īstenībā kaut kā izbaudīt to dzīvi. Bet tas priklis ir tāds, ka tas jau nav par tām atkarībām. Ne tās ir cigaretes, ne kafija, ne alkohols. Tas ir tas, kādas ir tev sajūtas iekšā. Un tev tās sajūtas pieprasa to visu. Tu savādāk vienkārši nevari. Tev vajag uzpīpēt enerģiju, dopingu, bišķīt atslābināties. Tev to vajag, jo savādāk tu nevari. Jo tev iekšā ir tāda trauksme, kuru pats tu pat neapzinies kā trauksme, jo tu pie viņas esi pieradis. Un tā tu dzīvo. Un tad brīnās, kad cilvēki izdeg, kad cilvēki pēc tam krīt depresijās, jo tas viss ir bijis tik daudz nervu sistēmai, ka vienkārši ķermenis tevi atslēdz. Un tad cilvēki brīnās, kāpēc mēs tā dzīvojam. Kāpēc viss tā ir? Tāpēc, kad mūsos ir iekšā šīs sajūtas, un tās savukārt nāk no bērnības traumām. Nekur no citurienes tas nenāk. Lai cik klišejiski tas neizklausītos, lai cik tas neizklausītos, kā atkārto vienu un to pašu, tā ir patiesība. Jo kā cilvēks rodas, kā viņš tiek veidots, tikai bērnībā un apkārtējie cilvēki viņu vai mīl, vai noniecina un, kā teikt, apspiež, vai ne? Un vai vēl tur kliedz virsū un klopē, kā jau pierasts bija padomu gados, un arī mūsdienās daudz labi to jau vēl dara, vēl joprojām. Jo mūsu sabiedrība ir diezgan slim tādā ziņā. Un tas viss iekšā veido cilvēkam pēc tam pieaugot to fona trauksmi. Un viņš pats nesaprot, ka tā ir baigā trauksme, jo cilvēks pie tā jau ir pieradis. Tu esi pie tā pieradis, tev liekas, ka tas jau ir normāli. Un tā visa sajūta, tā trauksme pieprasa viņas, kā teikt, turpinājumu. Lai tu turpini stimulēt, iedot dopingu, un tikai virsū. Un tā nervu sistēma, kas jau ir tādā trauksmes stāvoklī, vēl iet augstāk, vajag. Un tev liekas, ka tā ir tā dzīves garša, ka viss notiek. Jo tu jau pat nezini, kā tas ir būt vienkārši mierīgam. Tev tas liekas, tas jau ir garlaicīgi, tas ir neinteresanti. Kurš tad tā dzīvo? Tas jau kāds nūģis tad es būšu, vai ne? Bet tas interesantais fakts jau ir tamā, kad tev ir principā izvēle, vai turpināt tā arī trauksmaini dedzinot sev ārā šo dzīvi, un ja tu vairs nevari izturēt, un sāk visu lūst un plīst, un tu nesaproti, kāpēc. Tu uz visiem dusmojies, uz bērniem kliedz, ar sievu strīdies, un beigās varbūt pat izšķiries, un nesaproti, kā to visu izbeigt, to riņķa danci. Bet tu jau jūti, ka tas tevī iekšā visticamāk ir, nekur citur. Tad tu var nākt pie manis, un es tev iedošu brīvu konsultāciju, un tur es tev visu parādīšu, kur tev tā trauksme dzīvo, kā viņa sākās, un tad jau mēs strādāsim kopā. Un izvedīsim tevi cauri visai dziedināšanai vajadzīgai, kas ir vajadzīgs, lai tās sajūtas un to trauksmi noņemtu nost. Tad tu beidzot sapratīsi, ko tu vispār gribi, ko tu sagaidi no šīs dzīves, kas tu vispār esi un tām līdzīgi. Nāc pie manis, esmu Roberts, hipnokočs, un atradīsi mani izaugsmesterapija.com.